Siguldas novada jaunradzes centrs ikdienā strādā, lai atbalstītu jauniešu mērķus un veicinātu sadarbību, palīdzot viņiem īstenot savas iecerētās iniciatīvas. Katru gadu Siguldas novada pašvaldība kopā ar Siguldas novada jaunradzes centra jauniešu iniciatīvu centru mērķis organizē jauniešu iniciatīvu konkursu. Pagājušajā gadā šī konkursa ietvaros saņēmām 11 jauniešu pieteikumus, no kuriem realizējām 4. Lielākoties saņēmām pieteikumus ar jauniešu iniciatīvām izveidot jauniešu centrus, štābiņus vai satikšanās vietas savos pagastos. Ņemot vērā, ka pagājušā gada laikā tika izstrādāts šis jaunatnes politikas plānošanas stratēģijas dokuments, kas ir paredz šo stratēģiju līdz 2027. gadam, tad attiecīgi tika nolemts, ka jaunietis Siguldas novadā būs bērns, jeb jaunietis sākot jau no 11 gadu vecuma, jo tieši sākot no šī vecuma posma mēs esam ieraudzījuši, ka jaunieši ir visaktīvākie un tiešām vēlas tās savas idejas un iniciatīvas visvairāk realizēt. Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss pozitīvi ietekmē Siguldas novada attīstību. Siguldas novada pašvaldībai vienmēr ir bijis svarīgs jauniešu viedoklis, un arī to mēs redzam, ka šī sadarbība ar pašvaldību ir ļoti spēcīga un veiksmīga bijusi pēdējā laikā un arī turpinās attīstīties ļoti labi. Un arī mums ir svarīgi zināt, kādu vidi jaunieši vēlās. Un arī šis projektu konkurss ir viens no variantiem, kā jaunietis spēj šo savu iniciatīvu parādīt un pateikt pašvaldībai, ko tad viņš vēlās, kādu vidi viņš vēlās un kādā vidē viņš vēlās savu brīvo laiku pavadīt un kādā veidā. Turklāt, pateicoties jauniešu iniciatīvu konkursam, Allažu pagasta jauniešiem ir izveidota sava telpa. Šī jauniešu telpa ir izveidota sadarbībā ar biedrību Piedzīvojumu gars, kura projekta Pumpurs ietveros izveidoja kopā ar jauniešiem šo telpu. Pēc tam jaunieši vēlējās šajā telpā vēl vairāk aktivitātes un iesniedza arī savu iniciatīvu projektu par telpu labiekārtošanu Siguldas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un saņēma finansējumu. Mēs iegādājāmies kopīgi mēbeles, plauktus, ļoti daudz spēles un kopīgi paši visus krūvējām kopā. Galvenais mūs atbalstīja, lai mēs visu saliekam, lai viss ir smuki, lai mums pašiem sava telpa būtu. Un noteikti mēs arī piedalīsimies citos projektos, jo tas bija interesanti, lai vēl vairāk papildinātu šīs telpas. Jauniešiem bija iespēja piedalīties arī jauniešu iniciatīvu projektu konkursa apmācībās, kurās viņi mācījās, kā pareizi sagatavot projektu pieteikumus, kā veidot budžeta plānus un citas nepieciešamās prasmes. Siguldas novada jaunieši norādīja, ka šis konkurss ir lieliski iespēja, kas palīdz attīstīt gan viņu izaugsmi, gan arī kopienu. Bieži vien jau es redzēju apkārt, ka jauniešiem ir šī iespēja. Un iemesls, kādēļ es vēlējos darīt un realizēt kādu no savām iniciatīvām, ir bieži vien tā ir gan mana paša interese un kaut kāda vēlme un deksme kaut ko darīt, īpaši kaut kādā speciālā jomā. Un tad otra noteikti lieta ir, kāda ir tā ietekme īpaši bieži vien uz apkārtējiem, uz citiem jauniešiem, uz iedzīvotājiem un uz novadu un savu kopienu kopumā no iniciatīvas realizēšanas. Jauniešu iniciatīvu konkursā pagājušajā gadā tika realizēts arī kultūras projekts par Anšlava Eglīša dzīvi. Tā iegūto finansējumu izmantoja rekvizītu iegādē, un projekta autors dalījās, kā nonāca pie šādas iniciatīvas idejas. Mēs uz Inciem aizbraucām uz ekskursiju uz Anšlava Eglīša, tur bija laikam izstāde, un tad mums skolotāji izdomāja, ka mēs varētu uztaisīt izrādi. Mēs vācām informāciju par Anšlavu Eglīti un ko viņš darīja un kāda viņam bija pagātne. Un tad mēs lēnām domājām kadrus un ko mēs rādīsim tajā izrādē. Un tad mēs sākām taisīt izrādi un sākām mēģināt. Sākumā mēs skolā mēģinājām, un tad mēs beigās uz to estrādi braucām. Un tā tapa izrāde. Siguldas novads ir atzīts kā jauniešiem draudzīga pašvaldība. Viņu uzdevums ir veidot jauniešiem aizraujošu un viņu vēlmēm atbilstošu vidi, lai veicinātu viņu iniciatīvas un realizētu idejas. Elisa Ragauša, Indra Skrieviņš, Vidzemes televīzija.